Klausies, viņš ir mednieks. Var noreklamēt šito, jo mēs pagājušajā reizē ar viņu noreklamējām mednieka torņus. Jā, Uz cik ietirgojām? 40,000 mēs ietekmējām mednieku. Baigi iet. Ietekmējot visus medniekus. Šis ir īpaši jaunajiem medniekiem. Tas ir baigi aktuāli, kad tu iegādājies ieroci. Jo, principā, kad tu sāc medīt, tu nopērci seifu un tu tev visu dzīvi ir. Bet ir daudz jaunu mednieku. Tā kā vecie mednieki tagojiet savus jaunos medniekus vai medību kolektīvos dzinējus, kas ir patreiz dzinēji un būs mednieki. Nodrīkst tele. Pasties, viss atbilst, tev varam lodes salikt. Cik tev var? 4 ieroči. Jā, bet kāda ieroci tev? Viņš nav baigi īsais? Cik jau liels ierocis? Garumā? Bet, viņš iet, tā bise iet, karabīna te iet, pasties ar visu svarīgās lietiņas tēmekli. Ja tev ir mazāks pišķuks, tad liec viņš šeit. Ja tev ir lielāki pišķuki, tur šis jau ir tā jau ir kārtīga kolekcija. tev jau var salikt. Tev var gatavoties Cik tev X stroķis stundai. mājās ir? Man ir 2. 2. Man ir karabīne un visa. Kas ir karabīne? Karabīne ir no vītiņas Malakaška? stobra. Nē, es nezinu, kas ir malakaška. Vītiņas stobra, kas ir tālākām distancēm. Karabīne ir klasiskā 2 stobra, ko gan jau mednieki zinās. Tu plāno jaunu ieroci? Jā, es jau pirms tam teicu, ka es nopirku, kad es sāku medīt. Es jauns mednieks, man 4 gadus medīju tikai. Tad, kad es sāku medīt, es nebiju tas, kas iet pa dārgo pirktsiegā. Es otru lētāko nopirku, sapratu, ko es gribu, ko es negribu. Pats uzvīlēji. Nē, pats nevienlēju, bet tā teikt, es sapratu, ko es gribu.